Jā, man dzīvei bija plāns. Mans dzīves plāns galvenokārt sastāvēja no tā, līdz 23 gadu vecumam apprecēties un 25 gados kļūt par mammu. Un ziniet, kas ir pats labākais? Tas viss tā arī īstenojās. 23 gados es kļuvu par sievu, pēc tam neilgi mums pieteicās pirmā meitiņa Madara, un neilgi pirms 25 gadu vecuma es kļuvu par mammu. Taču ar to tas viss nebeidzās. Mans sapnis turpinājās, un es gribēju ļoti dzīvot privātmājā, taču sapnis par māju pie jūras jau arī man bija kopš bērnības. Ceļš līdz mājai pie jūras nebija viegls, jo galvā bija bloki. Nē, tas taču nav domāts mums, mēs taču to nevaram atļauties. Mēs varam dzīvot kaut kur citur, bet ne jau pie jūras. Un tad mums atnāca māja pie jūras kopā ar vēl vienu mazu princesīti Matildīti, kuru mēs ļoti, ļoti gaidījām. Un pēc tam šiem sapņiem pievienojās sapnis par darbu no mājām, kur nav jāsteidzās ne uz ikdienas steigā uz Rīgu vai kur citur, un redzēt, kā uzaug mūsu meitas, un būt vienkārši tam, kas tu gribi būt. Un arī šis sapnis ir piepildījies. Tas, ko es jums gribu pateikt, mīļie, sapņojiet, noticiet, un tas viss realizēsies. Sastādiet savu dzīves plānu un turieties pie tā.